Labvakar! Dzīves stila lauciņā jauni atklājumi. Latviešu zemnieku ekoprodukcija nu pieejama 12 km augstumā. Savukārt galvaspilsētas restorānos oficiantu lomās iejūtas gan aktieri, gan citi populāri ļaudis. Pagājušās nedēļas nogalē pamanījām, ka Balzāmbārā ierasto viesmīļu vietā šiverējas slaveni aktieri, fotogrāfi un TV divas. Izrādījās žurnāla Santa labākie interviju varoņi bija piekrituši iejusties oficiantu lomā, lai atbalstītu bērnu vasaras nometnes. Ja to var tik viegli izdarīt, ja patiešām kaut vienu vakaru notērēt laiku, var savēt kaut kādu naudu, kāpēc nē? Tā vajag visiem darīt, naudu vajag vākt. Kā novērojām, ļaudis bija gan aktīvi, baudīja kokteļus un ieturēja maltīti. Vīra kompānija dzer tikai šampānieti, kas ir visai tīvaini, bet dzer daudz. Pauls, sudraba un maizītes pat labāk sēž pie gaļām. Ēdienkartē bija manāms īpašs piedāvājums. Ingu un sudraba ir mums uztaisījis īpašo sāļo tortu, kur mēs arī piedāvāsim. Valsts kontrolieres īpašā sāļā kūka kārtām, siers, sēnes, vistam. Valsts kontroliere, gatavojot sāļo torti, patērēja daudz laika. Es to darbu sadalīju uz 4 vakariem, un tas nozīmē, es sāku svētdienā un pakāpeniski visas sastāvdaļas sagatavoju tā, lai vakaru pabeigtu. Tur ir kāds 8 stundu darbs ieguldīts. Kūku nobaudīja arī Jānis Maizīts un Raimonds Pauls, kurš godīgi atzinās, ka absolūti neinteresējas par virtuves lietām. Kas tad tāda ir plīts? Nē, es esmu absolūti tāls no plītas, es neko nemāku. Arī kafiju maistro kungam gatavo mīļotā sieva. Mēs jau dzīvojam ilgus gadus kopā, jau vismaz kā 40 gadu, un katru rītu viņi man uzstāda vienu un to pašu jautājumu, vai tu dzeris kafiju? Ko man atbildēt? Jaunis ceptie viesmīļi centās no sirds taču. To var redzēt. Šīs profesionālās iemaņas tiešām pietrūkas. Toties tās kompensēja asprātības un valdošā pozitīvā gaisotne. Pasākumā par muzikālo fonu rūpējās aktieris Andris Bulis, kurš arvien biežāk redzams DJ lomā. Es neesmu DJs, nevajag, es lieku mūziku, kas man patīk, tādā ziņā es noņemu atbildību no sevis. Latvieši ir sīksta tauta, ko liks to darīs un izdzīvos jebkuros pārmaiņu vējos, ja vien ir kopīgs mērķis un ideja. Kopīgs mērķis bija arī Nacionālajai avio kompānijai un pazīstamajam pavāram Mārtiņam Rītiņam. Apvienojot spēkus daudziem par prieku latviešu zemnieku ekoproduktus, nu varēs baudīt arī augstu gaisā lidojot lidmašīnās. Mārtiņš Rītiņš sastādīs ēdienkarti atbilstoši gada laikiem, izvēloties vietējos labumus. No Rušonas, kur 10 govs ir, un te vairāk viņi sieri parādās. No aizputes viņas pupas ir, te ir truši no Madonas. Maltīte debesīs tomēr ir citādi, kaut vai tādēļ vien, ka lidojot cilvēkiem mainās garšas buķeti. Jūtu augšā esi, tev garšas kārpiņas mainās. Viņas mainās. Un te vajag tad pišķīt vairāk stiprāk, ja es varu to vārdu stiprāk, izteiktāk to ēdienu gatavot. Mārtiņš uzsver, ka svarīgi vietējos produktus pagatavot moderni, lai ēdiens būtu saprotams ikvienai nācijai. Taču zemkopības ministrs apmeklējot prezentācijas pasākumu atzinās. Kārtīgi karbonāti vai kotleti ir briesmīgi labs un gards ēdiens. Katram savs, taču visiem kopīgs prieks, ka beidzot ekoprodukcija un vietējie labumi ir stila zenītā. Ir sācies izlaidumu un svētku laiks. Tas nozīmē piņķers ar dāvanām un mūžīgā problēma, kā lai iesaiņo naudiņu, kas paredzēta dāvināšanai. Aploksnē ierasti un garlaicīgi, bet var jau arī citādāk. Tikt pie naudas var ar burvju trikiem. To mums apliecināja iluzionistu kongresa abrakadabra viesis Džefs Makbraids, Gīnesa rekordists no Las Vegasas. Džefs ļauj gan kā miljonāram sajusties, gan atklāj ikvienam noderīgu viltību. Pirmkārt, jums jādomā par naudu kā burvi. Novietojiet roku tā, pakustiniet šādi un ķeriet. Koncentrējieties, patiesi ticiet un lieciet iekšā šeit. Pavisam drīz daudz dosies uz izlaidumiem, tāpēc noskaidrojam, kā interesanti uzdāvināt naudu. Ir ļoti laba iespēja šo naudu pasniegt oriģinālā un tādā personiskā veidā. Ja protat griezt un šūt, tad atliek sameklēt instrumentus un skolas absolventam piemērot mīksto rotaļlietu. Šai lellē izveidot šo pārsteigumu kabatiņu, kur tā naudiņa paslēp. Lūk, nepilnā pusstundā oriģinālā un iestrā dāvana gatava. Avantūrista absolventam var arī sagatavot aploksnītes ar uzdevumiem. Aploksnes gluži kā orientēšanās laikā punktu pēc punktam aizved līdz naudiņai. Te var arī atļauties eksperimentēt. Vai nu taisīt pilnīgi crazy variantu, kur šīs naudas zīmes tiešām vēstulītes paslēp pilnīgi trakās vietās, kur savu mūžu neiedomātos, vai arī tad tiešām sadzīviskās vietās, kur viņš
pat bez šīm norādēm varētu atrast. Teiksim, leduskapja kreisajā plauktā. Arī vecvecāki var izcelties ar oriģinālu naudas dāvināšanas veidu. Vecmāmiņām es ieteiktu būt ar labu humoru izjūtu un, teiksim, uzdāvināt savam mazajiem absolventam iespēju kļūt par veselīgi dzīvojošu personu. Tas nozīmē, ka podiņam ar zemi un sēklu paciņai pievieno naudas ritulī. Galvenais ir pārsteiguma moments, jo tas neatstāja vienaldzīgu. Ja vēlaties atsūtīt man naudu, pārsteidziet mani. Es esmu saņēmis ziedu, kas izveidots no banknotēm, kā arī naudas tortis. Savu laiku vecās padomu laika naudas, kas man palika, kaut kādā veidā atradu. Tā kā vairs nebija pielietojums, es viņas līmēju glaznās kā fonus ar visiem iļiķiem. Fantazējiet un rīkojieties, jo dažkārt par lielo banknotu vērtīgāks var izrādīties ceļš līdz tai. Šai reizei tas viss, tiekamies atkal pēc nedēļas TV ekrānos, taču katru darba dienu www.stilsbestabu.lv. Atā!